Mēs pirmajās pāris nodarbībās esam runājuši par to, kas ir jaunā un kas ir vecā derība. Īpaši, kas ir jaunā derība. Pagājušā reizē mēs runājām par to, kad jaunā derība stājās spēkā un kāda tam nozīme ir attiecībā uz 21. gadsimtu, kurā mēs šodien dzīvojam. Šodien mums ir trešā nodarbība, un mēs joprojām meklēsim, kāds sakars Bībelē, īpaši vecajai derībai, ir ar Jēzu Kristu. Jo daudzi kristieši iedomājas, ka veco derību nevajadzētu vispār lasīt. Pietiek ar jauno derību. Bet mēs jauno derību nevaram saprast. Jo jaunā derība ir pilna ar citātiem no vecās derības. Mēs nevaram jauno derību saprast, ja mēs nelasam un nezinām, kas ir vecā derība. Bet vecā derība ir stāsts par Jēzu no Bībeles pirmās lapspuses, no radīšanas stāsts. Tas ir stāsts par to, ko dara Jēzus Kristus. Šodien mums būs nākamā tēma, kur mēs noskaidrosim, kas tad Jēzus ir un kā viņš ir ieraugāms vecajā derībā zem šī vārda. Mēs runāsim par to, ka Jēzus ir Ješua. Bet, vispakārtam. Mans vārds ir Jānis. Tad, kad tie cilvēki, kur runā krieviski, man uzrunā, viņi saka Jaņis. Kāds varbūt varētu to pat pateikt kā Ivan. Bībelē mēs redzam, mums ir Jāņa evaņģēlijs, un krieviski viņš tiek tulkots kā Evangelijā Joanna. Ja? Angliski varētu teikt Džons. Ja? Ja krievs, piemēram, censtos izstāstīt par mani kādam ķīniešu draugam un pateikt kaut ko par mani, es pat nevaru iedomāties, kā ķīnietis nosaukt mani kādā vārdā. Bībeles pirmā daļa, Tanah, jeb kā mēs tradicionāli to saucam par veco derību, ir uzrakstīta senebreju valodā. Bībeles otrā daļa, jaunā derība, ir uzrakstīta sengrieķu valodā. Mēs savukārt lasām Bībeli latviešu valodā. Ko mēs atrodam latviešu valodā? Piemēram, jaunajā derībā, Bībeles otrajā daļā, apostuliskajos vēstījumos mēs redzam, kā Jēzus latviski ir nosaukt par Jēzu. Krieviski Jēzus, angliski Jesus, grieķiski Iesūs, ebrejiski Ješua. Kā Jēzus mācekļi sauca Jēzu? Viņi savā starpā runāja ebrejiski vai grieķiski? Ļoti būtisks jautājums, jo mēs jaunajā derībā lasām sengrieķu valodā. Mums jaunā derība ir iedot no sengrieķu valodas. Protams, ka savstarpējā komunikācija starp Jēzu un viņa mācekļiem bija dzimtajā ebreju valodā. Līdz ar to jaunā derība, kas uzrakstīta grieķiski, savā veidā nav pat oriģināls. Tas jau ir tulkojums. Mācekļi, kas savā starpā runāja ar Jēzu ebreju valodā, tagad mums jauno derību ir iedevuši priekš viņiem svešvalodā, sen grieķu valodā. Jaunā derība latviski ir iztulkota no šīs sengrieķu valodas, bet reālā komunikācija notika senebreju valodā. Tātad senebreju valoda, sengrieķu valoda, latviešu valoda. Vai spējat nojaust, cik mēs esam diezgan tālu no daudzām lietām? Jo daudzas lietas nevar nemaz tā pateikt vienā vārdā. Daudzas lietas, lai varētu iztulkot, ir jāpasaka vairāk pat teikumu. Un tāpēc Bībele ir pētām grāmata. Ja mēs kaut ko īsti neuztaram vai nesaprotam, vai latviski, vai krieviski, vai ukrainiski, vai angliski, mēs varam izmantot
iespējas, kuras dod mūsdienu tehnoloģijas, lai apskatītos, kā attiecīgais Bībeles vārds vai doma ir izteikta oriģināla valodās, jaunās derības sengrieķu valodā un vecās derības senebreju valodā. Un mans vārds, starp citu, nav Džons vai Ivans, bet Jānis. Jā, tā ir vieglāk pateikt anglim vai krievam, bet Jēzus nav Jēzus. Jēzus arī nav jaunās derības Jēzus. Viņš ir senebreju valodas Ješua. Ješua nozīmē Jehova glābja. Mateja evaņģēlijā 1. nodaļā 21. pantā ir rakstīts: to būs saukt vārdā Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Tāds tika dots apraksts tam, kādēļ viņu sauks par Jēzu. Jēzum iedeva vārdu Ješua. Ješua, tāpēc, ka viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Starp citu, tieši tāpat, kā tas bija sacīts arī jaunās derības testamentā, kur jau mēs mācījāmies nedēļu un 2 nedēļas atpakaļ. Ješua burtiski tulkojot nozīmē Jehova glābja. Vecās derības rakstos katrā lapas pusē, vai tā būtu vēsture, vai tā būtu Tora, Mūzes grāmatas, vai tas būtu pravietojumi, lielie vai mazie pravietojumi, visa vecā derība ir Dieva dēla godības apmirdzēta. Par Kristu liecina visi pravieši, kā tas ir rakstīts apostoļu darbu 10. nodaļā. Pirmo reizi vārdu Ješua mēs sastopam jau 1. Mūzes grāmatā. 1. Mūzes 49. nodaļas 18. pants. Sentēvs Jēkabs paziņo testamentu, un reizē viņš arī pravieto. Tātad Jēkabs lēnām jau gatavojas mirt, un viņš saviem 12 dēliem doda novēlējumu. Un šajā novēlējumā viņš pievēršas arī savam dēlam Danam. Un viņš saka, es saviem vārdiem teikšu, Danam ir briesmīgs raksturs. Kungs, viņš tagad lūdz, Dana klātbūtnē, visu savu dēlu klātbūtnē viņš lūdz, kungs, es ceru uz tavu pestīšanu. Ko sentēvs Jēkabs sacīja? Viņš arī pravieto šai brīdī. Tas, ko viņš darīja šai brīdī, 1. Mūzes 49. nodaļā, tie ir arī nākotnes pravietojumi par viņa dēliem un dēlu dēliem un pēcnācējiem. Kungs, es ceru uz tavu pestīšanu. Šis vārdiņš pestīšana senebreju oriģināla tekstā ir Ješua. Kungs, Danam ir tik briesmīgs raksturs, ka viņam var palīdzēt tikai Ješua. Kungs, es ceru uz to, ka Ješua viņu glābs. Danam var palīdzēt tikai Jēzus. Interesanti, vai ne? Psalmu grāmata 118. nodaļa, 14. pants. Tāds ļoti klasisks teikums, kuru ar dažādām tādām izpausmēm var sastapt diezgan bieži svētajos rakstos. Viņš ir mans glābējs, jeb oriģinālā. Viņš ir mans Ješua. Ja kāds tas nepārliecina, tad paskatīsimies tālāk. Šī pašā psalma 118. nodaļas 21. un 22. pantā. Es pateicos tev, ka tu mani paklausīji un esi mans glābējs. Tas ir Ješua. Nākamais 22. pants. Akmens, ko namdari nometuši pie malas, ir kļuvis par stūra akmeni. Tas ir tā kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs. Savukārt, ja mēs lasām Mateja evaņģēlija 21. nodaļu, tur 42. pantu un uz priekšu,
Tāpat arī Apostuļu darbu grāmatas 4. nodaļā 10. 11. pantu mēs ieraugām, ka tur šie pravietojumi par atmesto stūrakmeni ir attiecināti uz Jēzu Kristu. Jēzus Kristus ir šīs akmens, šis stūra akmens atmestais. Un es ceru, ka mēs 21. gadsimtā neatmetīsim šo stūra akmeni Jēzus Kristu, jo iepriekšējos pantos bija sacīts, ka šis atmestais akmens ir glābējs mūsu, jeb oriģinālā Ješua, kā mēs to redzējām 21. pantā un kā mēs to redzējām 14. pantā. Ješua atmestais stūra akmens. Ja nav drošs stūrakmens, celtne sabrūk. Lai tas tā nenotiek mūsu dzīvēs. Jesejas grāmata, 12. nodaļa, 2. un 3. pants. Tur ir rakstīti vārdi. Jūs smelsiet ar prieku ūdeni no pestīšanas avotiem. Vai tie ir kaut kas par Jēzu? Pilnīgi viennozīmīgi. Jo oriģinālā nav vārdiņš pestīšana. Man labāk patīk šis vārdiņš oriģinālais Ješua. Jūs smelsiet ar prieku ūdeni no Ješua avotiem. Tas jau izskan tā kā evaņģēlija vēstījuma jaunajā derībā. Jeseja ir sava veida vecās derības evaņģēlists. Un ja mēs šo paziņojumu salīdzinām ar Bībeles pašu pēdējo lapspusi, atklāsim 22. nodaļu 17. pantu, tur ir rakstīts, gars un līgava saka, nāc, un kas to dzird, lai saka, nāc, kam slāpst, lai nāk, kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. Bet kas tad to saka? Kurš ir atklāsmes grāmatas vēstījumu autors? Tas ir Jēzus. Jāņa evaņģēlijā 7. nodaļā viņš pats vēl konkrētāk izteicās 37. pantā. Beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Atgriežos pie vecās derības evaņģēlista Jesejas 25. nodaļa 8. 9. pants. Priecāsimies un līksmosimies par viņa žēlastību. Jeb atkal, kā ir rakstīts oriģināla tekstā, senēbrē valodā, priecāsimies un līksmosimies par Ješua. Kad es šos vārdus lasu, man uzreiz prātā nāk atklāsmes grāmatas 21. nodaļas 4. pants. Viņš nožāvēs visas asaras no viņa acīm. Nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Lūk, tad piepildīsies šie Jesejas vārdi, ka mēs priecāsimies un līksmosimies par šo mūžīgo žēlastību Ješua, Jēzu Kristu, kurā piepildās viss. Mēs esam apžēloti. Mēs esam sasnieguši savus ticības galamērķi. Mēs savienojamies ar Jēzu Kristu, lai būtu ar viņu kopā vaigā, mūžīgi mūžām. Jesejas 49. nodaļa, 6. pants. Tur ir rakstīti tādi vārdi, izvilkums no šī panta. Tu būsi manas pestīšanas nesējs līdz pasaules galam. Tu būsi Ješua nesējs līdz pasaules galam. Citiem vārdiem, Jēzus nesīs pestīšanu visai pasaulē. Lūk, ko pravietis Jeseja toreiz pateica. Un vēl vairāk, Jeseju citē Simjāns Lukas evaņģēlija 2. nodaļā, tur no 30. līdz 32. pantam. Viņš paņēma Jēzu, šo mazo bērnu, kad viņš bija nācis pasaulē kā cilvēks, uz savām rokām pacēla viņa augšup un sacīja, nu ir notikusi
pestīšana, kuru tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu, apgaismot pagānus. Un īstenībā viņš citē, Jesajas 49:6. Caur pravieti Jesajas svētais gars bija pasludinājis, tas ir par maz, ka tu esi mans kalps, lai atjaunot Jēkabu cilts un atvest atpakaļ izglābtos Izraēla bērnus. Pirmām kārtām šis pravietojums attiecas uz Jēzu, un tikai pēc tam uz mums. Nē, es padaru tevi arī par gaismu pagāniem, ka tu būtu manas pestīšanas nesējis līdz pasaules galam. Saskaņā ar Stronga vārdnīcu. Kas ir Stronga vārdnīca? Vārdnīca, kur ir sakārtoti visi Bībeles vārdi, gan vecajā, gan jaunajā derībā, alfabētiskā secībā, un kas palīdz mums orientēties un līdz ar to arī saprast katra šī vārda nozīme. Un lūk, saskaņā ar Stronga vārdnīcu vārdam Ješua pēc alfabēta ir piešķirts numurs H3444. Šo vārdu saskaņā ar kontekstu mēdz tulkot dažādi, tomēr tas tikai paplašina izpratnē, ar ko Ješua nodarbojas, lai palīdzētu cilvēkam. Kā jau mēs to pamanījām šajos dažos tekstos, kurus jau lasījām, Ješua viņš ir gan pestītājs, gan glābējs. Varam arī citā locījumā pateikt, viņš ir pestīšana, viņš ir glābšana. Viņš ir dots pestīšanai, viņš ir dots glābšanai, ja? Viņš ir atbrīvotājs, viņš ir palīgs. Ir daudz variācijas, kā šis vārds Ješua ir iztulkots latviski, krieviski vai angļu bībelēs. Mēs varam iepazīties ar svēto rakstu ziņojumiem par Ješua, ja izmantosim internetā pieejamos resursus. Un to ir ļoti daudz. Es varu būt ļoti primitīvs un vienkāršs parādīšu. Varat apskatīties tos un mēģināt tos izmantot un pašiem veikt Bībeles pētījums, pašiem pārbaudīt to, kas ir dzirdēts, vai tas tā ir. Kļūt par īstiem Bībeles pētniekiem, dziļākiem Bībeles pētniekiem, lai mēs šajā jomā varam augt un pieaugt un iet dziļākās attiecībās ar Jēzu viņa dotajā jaunajā derībā.